Visas problēmas tiek risinātas uz iedzīvotāju rēķina. Latvijas budžets – aizsardzības, attīstības vai valdības mazspējas budžets. Es baidos, ka Arvils Ašrādens tomēr ieies vēsturē kā viens no sliktākajiem finanšu ministriem. Un tā. Budžets tāds pats kā visi iepriekšējie šīs valdības budžeti ir stagnācijas, bezjēdzīgas stagnācijas budžets. Labi, šī budžetā ir dažas pozitīvas lietas, teiksim, tur atsevišķu nodokļu administrēšanas vienkāršošanā un tam līdzīgi, kas viss brīnišķīgi, bet kas nekādā veidā neatsver visus tos trūkumus, kas ir šim budžetam. Galvenais no kuriem ir tas, ka valdības izdevumi nav pārskatīti. Nav pat mēģināts nekādā veidā ieekonomēt, samazināt valdības, atrast rezerves valsts aparāta un valsts izdevumu pusē, un visas problēmas tiek risināts uz iedzīvotāju rēķina, ceļot iedzīvotājiem nodokļus, izmaksas, vai samazinot pakalpojumus, vai atņemot nākotnes pensijas. Līdz ar to viss šis summā veido vienkārši to situāciju, ka mēs ar katru gadu vienkārši kļūstam nabadzīgāki. Kā valsts, kā individi kļūstam nabadzīgāki, atpaliekam no kaimiņiem. Ar katru gadu vairāk. Tāds ir sausais atlikums. Šī valdība katru gadu pierāda, ka tā ir neizmantoto iespēju valdība. Budžetu apstiprina Saeima, bet Saeima apstiprina arī valdību. Saeima ir apstiprinājusi šo te valdību, valdība ir pieņēmusi šo te budžetu un nosūtījusi uz Saeimu, un attiecīgi koalīcijas vairākums tiek sagaidīts, ka balsos par šo budžetu. Un, ja nenobalsos, tad šī valdība kritīs automātiski. Bet, attiecīgi, mēs varam prognozēt, ka nobalsos. Un, tā saspēle šeit ir tik ārkārtīgi vienkārša. Parlaments ir izveidojis koalīciju, koalīcija izveidojis valdību, valdība izveido šo budžetu. Teorētiski parlamentam ir iespēja noraidīt šo budžetu un šo valdību, bet nav nekādu, manuprāt, indikāciju, ka tas varētu notikt. Saeima ir augstākais lēmēju orgāns un gala stacija un atbildīgi par visu. Saeima var visu, bet mēs liekam uzsvaru uz valdību, kuru ir izveidojusi šī Saeima, lai izstrādāt budžetu, vadīt valsti un tā tālāk. Diemžēl tas notiek tā, kā tas notiek.